Jūsu Ziemassvētku džempers var šidā. Nu ko, 2026. gads tūlīt jau klāt, nu tad mans atskats uz pagājušo 2025. gadu. Nu šādus video iepriekš neesmu taisījis, bet pašam bija interesanti paskatīties, kā tad ir gājis 25. gadā. Man ir arī kaut kāds špikers, tad laikam sāksim ar statistiku. Nu, protams, man tā ļoti iespaidīga nav. Es taisu video par to, kas man interesē, tad, kad man ir ko pastāstīt, un, protams, pats galvenais, tad, kad ir laiks, kas ir ļoti maz. Tad kopumā par šo gadu man sanāca 20 garie video, nu jau ar šo būs 21 un 14 īsie video. Bet pats galvenais, par ko man pašam ir prieks, man tapa sadarbībā ar uzņēmumiem, kuri atsaucās, lai iedod savus iekārtas notestēt, tapa veseli 3 video. Pirmais video bija kaut kur gada sākumā, kad es stāstīju par Google Home skaļruņiem, un tad es arī tiku pie tā saucamās bāzes stacijas, ar kuru tad šos skaļruņus var padarīt par pārnēsājumiem, bezvadu skaļruņiem savām telefonām. Otrais video tad bija par gudrajām rozetēm, kuras stāstīju, kā viņas var izmantot, kā es viņus izmantoju, un arī tad par Stock Energy gudro rozeti, kuru var izmantot pēc biržas cenām. Tātad, ja jūs izmantojat elektropiegādi pēc biržas cenām, tad ar šo rozeti jūs varat kontrolēt tās darbību atkarībā no tā, kāda cena ir biržā. Noteikti tie, kas to izmanto, būtu ļoti noderīgi. Un trešais video, viens no pēdējiem kaut kur, bija par AirValent gaisa monitoru, kas arī mēra CO2 līmeni telpā, lai zinātu, kad, piemēram, logu vajag atvērt. Un 2 no šiem bija Latvijas uzņēmumi, tātad Stock Energy ar savu rozeti un AirValent ar savu gaisa monitoru. Vēlreiz paldies šiem uzņēmumiem, kas atsaucās un iedeva savus iekārtas, lai es varētu parādīt to arī citiem. Diemžēl ar daudziem ir tā, kā, kad tu sūti CV, tu aizsūti vēstuli un neviens tev neatbild. Nevar saprast, vai tevi vienkārši ignorē, vai arī nav izlasījuši. Var taču vienkārši atbildēt kaut vai 2 vārdos, kad nekāda sadarbība neinteresē. Bet vismaz paldies tiem, kuri arī atbildēja šādā veidā, ka viņiem, piemēram, neinteresē šīs sadarbības. Ja jau šāds video, tad jau arī jāieskicē, kas būs nākamgad. Daži video jau ir padomā, ko interesantu jums varētu parādīt. Mēģināšu arī turpināt rakstīt kaut kādiem uzņēmumiem, lai vismaz man iedod ietestēt viņu gadžetus vai arī kas būtu viņu produkti. It īpaši interesē Latvijā radīti produkti, kā piemēram šogad jau nosauktais Stock Energy un AirValent. Labprāt atbalstu Latvijā radītos produktus. Ja jums ir no Latvijas ko ieteikt, rakstiet komentāros, mēģināšu sazināties ar viņiem un parādīt arī jums. Bet tagad noskaties visus manus aizvadītā gada video un priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu! Un tiekamies 2026. gadā.